Vai šodien jums bija cīņas? Mums ir ikdienas tās cīņas, un cīņas ir dažādas. Cīņas var būt mūsu prātos, un tās mums ir jāuzvar. Bet labi, ka mums Dievs ir devis savu vārdu, kurā mēs varam lasīt un mācīties. Un vārds nav tikai tāds vienkāršs vārds, bet tas ir gars un dzīvība. Un Dievs šajā rītā atkal ir devis vārdu no Jāņa 1. vēstule 3. nodaļa, 14. pants līdz pat beigām. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienāk sadot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu, un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dievu mīlestība paliktu viņā. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi viņa priekšā klusināt. Kā, ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un daram to, kas viņam patīkams. Bet šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam viņa dēla, Jēzus Kristus vārdam un mīlam citu, kā viņš mums pavēlējis. Kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī, bet no tā mēs noskarstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums ir devis. Āmen. Paldies Tev, Dievs, patiešām par Tavu svēto garu, ko Tu mums esi devis. Paldies, ka Tu esi brīnišķīgs Dievs un ka Tavs gars ir mūsu brīnišķīgs skolotājs, mūsu padomu devējs un sirdžu pazinējs, mūsu patiešām skolotājs un mācītājs, kas mūs vada katru ikvienu šai uzvaras gājienā. Kungs, paldies Tev par Tavu vārdu, kas ir gars un dzīvība, kas ir gars zobens, mans kungs, kas spiežās dziļi mūsos iekšā un pāršķeļ visas tās lietas, kas nav Tev tīkams. Un paldies, ka Tu norādi mums arī savu vārdā, ka tur ir vienīgā patiesība, ka tur ir dzīvība, ka Tu, Jēzu, esi ceļš, patiesība un dzīvība. Un paldies, ka mēs arī šajā rītā varam nākt Tavu žēlastības troņa priekšā ar slavu un pateicību, kungs, un patiešām atvērt savu sirdis Tavā priekšā, slavēt Tavu svēto vārdu, pagodināt Tavu vārdu, pielūgt garā un patiesībā un neskatīties tik daudz uz to, varbūt, kas notiek mūsu dzīvē šajā brīdī, bet lūkoties uz Tevi un pateikties Tev, ka Tu spēj sakārtot visas lietas, visas mūsu raizes un rūpes, visas mūsu problēmas un vajadzības. Tev ir atrisinājums, kungs, katrai lietai, un paldies Tev par to. Paldies Tev, kungs, ja mēs uz Tevi paļaujamies, mēs kaunā nepaliekam. Tu esi mūsu cerība un mūsu patvērums. Tu esi mūsu stiprā klints un Dievs, uz kuru mēs paļaujamies patiešām, kungs. Mēs nepaliekam kaunā, mēs topam atjaunot, mēs topam piepildīt, stiprināt, iedrošināt, paskubināt, kungs, iet uz priekšu, mans Dēvs.
Tēvs, paldies Tev, ka Tu aicini mūs nepalikt tur, kur mēs esam, bet celties gara spēkā un iet uz priekšu, kungs. Un patiešām, Dievs, paldies, ka mēs Tavā gaismā varam redzēt gaismu. Un Tu, ka apspīd Tava gaisma, tas kļūst par gaismu. Tev lai gods, Tev lai slava, Tev lai pateicība, kungs, Tev tiešām vienam tas viss pieder, lai plūst šodien no mūsu sirdīm šī slava un pateicība, lai mūsu sirds nav aizslēgts, aizvērts, bet lai tās ir atvērts Tavā priekšā, kungs. Un ja man vajag raudāt, lai es raudu Tavā priekšā, kungs. Ja man vajag izkliegties, lai es kliedzu, Dievs, ka mums nav tādi rāmi nolikt, kungs, bet ka Tavs gars nāk pāri, Dievs, ka Tavs gars šeit darbojas, gara spēkā, kungs, ka mēs ejam uz priekšu, ka Tavs svētais gars šeit Jēzu pagodina, ka mēs ieraugam, cik Dievs Tu esi liels un varens, ka ne no manas skriešanas un iešanas, ne no manām zināšanām, ne no tā, cik daudz es daru vai nedaru, kungs, bet viss ir no Tavas žēlastības. Svētī, Dievs, svētī savu vārdu, svētī šo slavu un pielūgsmi, kungs, ka mēs ieejam visvētākajā vietā un sastopamies ar Tevi garā, kungs. Paldies Tev par visu, Jēzus vārdā. Amen. Pienācis laiks mums pielūgt, nāc, tāds, kāds Tu esi zemoties, nāc, atklāj tam savu sirdī, nāc, tāds, kāds Tu esi pielūgt, Jēzu. Visi mūsu ceļi, visas mēles viņu teiks. Šajā dienā prieks būs neizsakāms tiem, kas viņu mīl. Jēzus vārdā locīsies visi mūsu ceļi, visas mēles viņu teiks. Šajā dienā prieks būs neizsakāms tiem, kas viņu mīl. Nāc,
Atzīsies visi mūsu ceļi, visas mēles viņu teiks. Šajā dienā prieks mūs lejas atkals tiem, kas viņu mīl. Reiz būs diena svētiem, kur gaidām mēs, vēl maz brīdis un tad viņš nāks. Redzēsim mēs viņu vaigu vaigā, tad sirds līdzmosies. Reiz ikviena mēle teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlīt. Reiz ikviena mēle teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlās tūlīt. Kas izvēlās tūlīt. Kas izvēlās tūlīt. Kas izvēlās tūlīt. Mans kungs Dievs, pateicīs jau kungs Dievs. Kad redzu Dievs, es tavu roku darbu, ka zemi debesis tu radījis. Kas cilvēks ir, kā mīli viņa vārdu, un to sev līdzīgu tu veidojis. Tad varu godbijība izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Tad varu godbijība izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Kad pieminu es Kristus krusta nāvi, ko viņš par mūsu grēkiem izcietā. Ar viņu Dieva priekšā taisnot stāvu, viņš arī manu sodu maksāja. Tad varu pateicība izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Tad varu pateicība izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Reiz Kristus nāks un visi viņu redzēs, tad apklusīs, kas viņu dievāja. Ne nāve vairs, bet jauna zeme debes, būs alga tiem, kas viņu meklēja. Sirds skaidri tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Sirds skaidri tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Reiz Kristus nāks un visi viņu redzēs, tad apklusīs, kas viņu dievāja. Ne nāve vairs, bet jauna zeme debes, būs alga tiem, kas viņu meklēja. Sirds skaidri tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs. Sirds skaidri tavu vaigu
izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs, tad varu pateicība izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Dievs, sirds skaidrie tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs, sirds skaidrie tavu vaigu skatīsies, cik esi liels, mans kungs un Dievs, 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 cik esi liels, mans kungs un Dievs. Kungs slavas cienīgs tu, kungs slavas cienīgs tu, tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, iedu slavu. Kungs slavas cienīgs tu, kungs slavas cienīgs tu, tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, iedu slavu. Kungs slavas cienīgs tu, kungs slavas cienīgs tu, tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, iedu slavu. Eņģeļi un svētie pie troņa zemojas, liek kroņus vecāji, tava priekšā Dieva jērs un visi dzied. Eņģeļi un svētie pie troņa zemojas, liek kroņus vecāji, tava priekšā Dieva jērs un visi dzied. Kungs slavas cienīgs tu, kungs slavas cienīgs tu, tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, iedu slavu. Kungs slavas cienīgs tu, kungs slavas cienīgs tu,
dziedu slavu. Kungs, slavas cienīgs tu, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Kungs, slavas cienīgs tu, slavas cienīgs tu. Kungs, slavas cienīgs tu, slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Visa slavas cienīgs tu. Visa slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Visa slavas cienīgs tu. Visa slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Visa slavas cienīgs tu. Visa slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, dziedu slavu. Mīļā sirds, tas kungs ir brīnišķīgs. Tagad ir tādi juku laiki. Informācijas plūsma ir tik spēcīga, ka cilvēki bērni arī maldās un nevar saprast, uz kur pusi iet. Kas pasaulē darās, kas ir patiesība un kas nav patiesība. Ļoti daudz un dažāds spriež. Internets ir pilns ar dažādām atklāsmēm. Bet ir viena problēma, ka dievbērni arī neņem Dievu vārdu par pamatu. Un neskatās, ko Dievs teica par tām lietām, kas tagad darās pasaulē. Vieni mierina, lai tik ļaunums vairojās, mēs tiksim paņemt projām draudz. Citi teica, lai draudz svētās šķīstās, mēs paliksim arī uz pārbaudījumu laikiem, ka būs antikrists. Bet ko tad teica Dievs? Kāda ir mūsu atziņa? Man dēls ir jurists, un viņš man teica, tēti, tu atbrauc pie mani, es tevi iepazīstināšu ar jaunajiem likumiem, kas pensionārus skar. Tur esmu daudz izmaiņas, dažādas izmaiņas. Es tur neskatos, bet viņš ir nomodā par savu dēlu, par savu tēvu, un viņš grib palīdzēt. Mums ir svētais gars, kas grib mums palīdzēt, kas grib pateikt mums to, kas ir vajadzīgs. Jo viņš ir skolotājs un mācītājs. No viņš ņem no tēva un dēlu, un mums to dara zinām. Un ir brīnišķīgi, kad ir šī sadraudzība, ka tu vari dzirdēt svētgaru balsu. Ja tu nedzirdi, tad
ar miesu prātu Bībeli nav iztulkojama. Viņi nav patvarīgi tulkojumi, kā cilvēki, kā gudrie cenšas to izdarīt. Bet, kad Dieva gars dāvā šo atklāsmi, tad mums ir droši paļāvība, kad mēs zinām. Latvijā veids aptauju un cilvēki, cik viņi veido uzkrājumus. Un tad tie, kas veido tos uzkrājumus, tie, kam nav droša pamata un droša nākotne. Viņi veido uzkrājumus. A tie, kam visi pa pilnām, viņi neveido. Viņi uzskata, ka viņam jau ir pietiekoši. A kā Dieva bērni? Ko Jēzus teica? Lai mēs aizmirst to, kas ir bijis. Lai mēs satver to, kas ir priekšā. Mēs dziedām, Sātan, tu esi kaunā likts, atmaskots un atbruņots. Bībelē teikts, ka mums pieder visi viņa apsolījumi. Mums pieder visi viņa garieroči. Ka Sātans mums netiek klāt. Ka viņam jābēg no taisno ceļiem. Ka mums ir apsolījums, ka mums ir spēks, ka mēs visu spējam. Kā Pāvils tā spēkā, kas mūs dara stipri, proti Kristus. Tur rakstīts, ticīgajiem seko šīs zīmes. Ļaunos gārs izdzīs, uzliks rokas un slimos dziedinās. Pacels čūs, dzers nāvīgs zāles. Ēdīs to, ko pārdot skārņos, kur svētība dod lūkšanu Dievam. Mēs dziedām, viņš ir atmaskots kaunā likts. Viss, ko nozāc, atdod mums. Bet kur ir šī svētība, šie zīmes un brīnumi? Kur ir, mīļie? Jā, tur talsos tas brālis, es jums stāstīju jau. Viņš aizdedzies. Liekas, visu laiku ir bijis tāds nestabils Dieva bērns. Pārbaudījumi, dažādas lietas un kārdinājumi. Bet Bībele teica, kas cieši miesā, tas mitēs no grēka. Un tad viss cenšas tikt tuvāk. Neviens pie ārsta neiet, pa slimnīciem nejūsmo. Bet, kad piemeklē nelaimi, tad viss meklē ārstu. Un tā arī Dieva bērni, kad ir tās problēmas, grūtības, tā meklē. Un Dievs ir uzrunājis šo brāli. Viņš pats ir slims, viņam vajadzīga Dieva godības varenība. Bet viņš lūdz un cilvēki tiek dziedināti. Un evaņģēlija labā smarža izplatās. Viņi zina, tur ir viens taksists, un Dievs ir ar viņu, viņš lūdz, un slimie tiek dziedināti. Un nasts aiziet. Viņam ir kāda lieta, ko viņš ir atgūs. Mēs dziedām, Sātana atdod, ko es apzadzu. Bet kas tad ir, ka mums tas pieder, bet nedarbojās? Vai mēs neesam apzakti? Vajag nopietni par tam lietām padomāt. Ko Dievs ir svētījis, ko Dievs ir devis, un ka mums tas nav. Kāds ne tā pateica, un es esmu aizvainots. Kāds ne tā paskatījās, laikam nepietiekaši uzmanību piegriez, un es esmu aizvainots. Kur ir tas spēks, jūs stipri nesiet vājo vājības? Kur ir tas spēks, kur ir ticības vairogs, kas dzēš visas sātaniskās ugunīgās bultas? Kur ir? Nu jā, pateic, ne tā, kā gribēji dzirdēt. Bet lai tie apkārtē redz, ka tu esi ar ticības vairogu. Ka viņi saprot, ka nepateic labi tev, bet tu esi uzvarā. Tu vari lūgt par viņu, svētīt viņu, iestāties par viņu dedzīgi. Jūs saprotiet, kur tas ir? Cik daudz visādas problēmas ir. Tur nav bijis tā un tur nav bijis tā. Bet cilvēciskā prāta. Bet tā ir bijusi Dieva griba. Tātad tas cilvēks ir konfliktā ar Dievu gribu, ar Dievu vārdu. Un caur to viņš ir neapmierināts ar brāli un māsu. Tikai tāpēc, ka nav pilns ekipējums. Tu vari pateikt, amen. Tā tad nav. Bet viņš to ir nolīdz. Viņš teica, satveriet visus šos garieročus, lai mums būtu uzvarā. Mīlestība visu spēju.
Atcerieties, Pāvils teica, ja man būtu vislabākās dāvans, man būtu ticības spēks, viss, bet ja nebūtu mīlestības, es esmu skanošs varš un šķindošs vārguls. Mīlestība visu spēj. Mīlestība ir izliet caur svēto garu. Tā tu var uzvarēt. Tā tu var mīlēt katru vienu. Tu var mīlēt savu ienaidnieku, tu var iestāties par viņu, tu var palīdzēt. Mīlestība visu spēj, bet mīlestība ir pamatot, jo tu tur viņu baušļus. Tur ir uzrakstīts, ja jūs man mīliet, tad turiet mans pavēles. Tad kā mēs varam būt pilnīgai mīlestībā, ja mēs neturam viņu pavēles? Kad es biju Amerikā, Floridā, viņiem tur absolūti visās vietās, visur ir kameras. Ja tu kaut ko pārkāp, kamera fiksēja. Tu nekā nevari izgrozīties. Un ziniet, man meita bija atradusi vienu kļūdu. Brauc ārā no lielveikala, un tur ir 5 izbrauktus no to stāvlaukuma. Uz 3 ir zīme uzlikt, a uz 2 nav. Vakar mēs braucām tur, es redzēju to zīmi. Tagad es vairs neskatījos, ko es tur skatīsos katru dienu uz to pašu. Bet es atceros, tur bija zīme. Meita Jolantīte teica, te nav. Un viņš apstādina. Kāpēc izbrauc ārā, tur ir zīme? Viņa teica, nav. 3 ir, bet 2 nav. Redziet, visur ir kontrole. Kas mūs kontrolē? 2. Sātans kontrolē tavu dzīvi. Jo viņš apsūdz dienām naktīm tev priekšā. Par katru kļūdu. Kad jūs augiet, jums arī bija tāds nelabs vārds. Mēs, kad es augu, mums bija tā, sūdz man bībeles. Bija skolā, kas nodeva puikas, ko viņi dara, niķojās. Un tad teica, sūdz man bībeli. Tad es no Dieva biju tālu. Sātans mūs apsūdz. Viņš ir brāļmās apsūdzētājs. Viņš neko nepalaiž garām. Tu dzirdi? Neviena lieta nepaiet garām. Tur Amerikā nekur nekas nevar nošmaukt. Tagad mums arī liek krustojumos luksafors jau ar kamerām. Tagad viss fiksēs. Pārbrauks pie sarkano, pie dzelteno puces neievēros. Noķers. Tā kā Vācijā Henriks rāda fotogrāfiju. Sēd autobusā un viss nofotografējuši. Vācieši nav tādi, viņi pie žokčupu labkaudzes nefotografēsies un kaut kur nebūtu, viņi kaut kur prestīžā vietā. Es to saprotu, es teicu, Henrika, autobusā plika tur fotografēs. Viņš teica, tu paskaties gļaņu. Atsūtījuši CSDD, ceļu policiju, nofotografēt, labāk bildi nekā mums pasēs. Un otrā pusē, cik ir sots, kur ir pārkāps. Viņš teica, pie mums nekur nevar izsprukt. Mēs Dievu bērni daudz reiz dzīvojam un domājam, ka mēs esam izsprukuši. Tu būtu apbēdināts, ja tu saulīt vairs neredzētu. Pareizi. Acis aizmiglotas, tu saulīt neredzētu. Kā ir, kad svētais gars ir apbēdināts, kad tu nejūti viņa klātnību? Kā tas ir? Mēs te slavējam Dievu un pateicamies. Ziniet, ja tu neko šodien vairāk man neiedod, nepasāk, man ar to ir gana. Ar šo mīlestību lādiņu, ar šo atjaunošanu svētajā garā, man ar to pietiek. Un ziniet, man ir tagad tāda laika, kad man ir jāmedī, lai es tiktu pie Bībeles, lai es tiktu lūgt. Jūs paši ziniet, kāpēc. Bet ir šie laiki. Un tad es domāju par to māsu, par to jaunpiedzimušo meiteni, kas islāma musulmaņu valstī bija pieņēmusi Jēzus Kristu. Un ka viņi gāja, pa dienu neļāva viņiem pulcēties, naktī gāja uz sapulcēšanās vietu. Mēs bijām konferencē un tur deva liecību. Un viņi iet uz šo sapulci, bet nakts sardz ir aizliegts staigāt. Un viņai kurpīts klab pa to ceļu. Viņa novēl kurpīts, ieliek padusē un iet uz eķiem. Un tik un tā viņus noķer. Tie prasa, kā tu pārkāpi? Caur te var šaut nost. Un viņi teica, mums tas kungs ir nomirs un mums mantojumu lasīs. Tik daudz viņi zināja, ka te ir mantojums Bībelē. Un tie teica, ja tāda lieta, tad ej.
Bet viņi gribēja piepildīt Dieva vārdu. Viņās deg mīlestību, lai viņi būtu tur, kur ir Dieva bērni. Tu dzirdi? Mīlestība visu spēja. Viņi nav devalvējusies, viņi nav savādāk. Šī mīlestība visu spēja. Viņi neko nevar izrādīt Dieva valstībā. Tu var pateikt amen. Redziet, un tad jādomā par to, kāpēc Dieva gars nenonāk. Kur tu viņu apbēdināji? Kad tu audzini mazos bērniņus, parāji viņus un padara. Es mazmeitiņu atņemu, viņa granāta ābols tik garšo. Un, kad es viņai aizvedu, es zinu, viņai garšo, viss niķis zina, aizvedu to granātu ābolu, un viņi paķer un zem galda apakšā. Tur apklāts zem galda, es domāju, kāpēc viņi tur lien? Viņi zina, ka mamma atļaus tikai kādu daļu no to granātu ābolu. Rubināt ārā sēkliņas. Tur viņi neviens neredzēs. Redzi kā? Viņi noslēpjas to, ko kāro. Bet no Svēto garu tu nevar noslēgties. Viņš visu zina un visu redz. Redziet, viss ir no mums atkarīgs. Un tam mēs gribam būt uzvarētāji. Mums jāskatās, ko viņš mums ir atņēmis. Amen, amen. Kāds ir jums brauktu mašīna, ka iziet ārā, luk tur ārā? Man dēls atbrauc no Rīga. Bija ciemos. Tam šarps autiņš. Viens tas lukturs 3000 maksā. Un ne jau manam dēlam, bet atsūt viņam. Redz, kāda lieta ir, viņam tur savs tīkls ir. Viņš iziet ārā, nav. Liela bēda. Ja mums nav garīgās acis atvērts, mums ir bēdā. Ja garīgās auss nedzird, mums ir problēma. Nesamierinies ar to stāvokli. Lai Dieva mīlestība tev piepildi. Tā ir realitāte. Ikdienas atjaunoties Svētajā garā. Tur tā ir rakstīts. Tu var pateikt amen. Tur ir ikdienas. Nevis atnācam te sapulcē. Dieva gara klātnība ir brīnišķīga. Es viņu jūtu arī tagad. Svētais gars, svaidījums mūs māca un vada. Amen. Ja kāds ir ar odekolonu salījies ar smaržām, tu jau nevar nejust. Amen. Maz smaržo, brāļ tā. Viņa šipriem un kaut ko tādu. Maz smaržo. Viņš ir parūpējušies par sevi un tā smarža ir tīkam. Bet svētā gara klātnība. Ka tā ir tavā dzīvē. Ka tā nav tukša skaņa. Jā, tur tā ir rakstīts, bet. Bībele nav bet. Tu nevar atrast. Viņš dod bagātīgi, nepārmestams tiem, kas lūdz. Bez mēra dod no savu garu. Tātad, kur ir problēma? Problēma ir mūsos. Mūsu paštaisnība, kāda mēs esam. Un tagad, kur ir mūsu domas? Cik tic, ka tiks drauds paņemt līdz Antikrista lākšanu? Neviens netic. Un kas tic, ka pēc Antikrista tiks drauds paņemt? Arī neviens netic. Baidāties rokas celt. Tik un tā tu zini, kam tu tici. Tas ir tavā sirdī. Nav jau svarīgi, vai tu pacēl vai nepacēl. Bet atbildi jau ir tavā sirdī. Tu kaut ko tur turi. Āmen. Mums uz viss mēs kaut ko turam. Arī par Svēto garu mēs domājam. Arī par šīm garu dāvanām, par šiem garieročiem arī mēs domājam. Amen, amen. Tad, kad mēs neesam tur, kur Dievvārds mūs māca, mēs arī domājam, man taču vajadzētu tur būt. Vārdā tā ir rakstīts. Bet ja mīlestība nav spēcīga, tu to nevar piepildīt. Pasaules lietas aizņem. Tu dzirdi, pasaules lietas aizņem. Tur ir viss tā problēma. Tā ir mīļa sirds. Un ko tad Dievs teica? Mēs vakar reiz runājam ar godu bīskapu, un mēs nācām pie tāda kopīga slēdziena. Nu, tā kā Dievvārds runā, atver lūdzu Tesaloniķiešiem 2. vēstuli. 2. vēstule un 2. nodaļa. Te ir ļoti skaidri un brīnišķīgi uzrakstīts.
ja jau mēs darbojamies Kristus druvā un esam liecinieki, tad mums nākās par šīm lietām runāt. Un, ziniet, ir diezgan tā interesanti, kad te neticīgie vairāk grib zināt, ko Dievs teica par tam lietām, nekā ticīgie. Satiek, vai tev ir kāds laiks, tu nevarat pateikt, kā tur kas ir. Nu, tā es teicu, nopērc Bībeli un tur to var izlasīt. Bet viņi vēlās zināt. Viņi redz, ka iet viss pēc Dieva vārdu. To atvēri. Debes Tēvs svētī, kā tesaloniķiešiem, tā svētī arī pie mums šo patiesības vārdu. Lai mūsos ienāk pareizā lieta izpratne, kungs. Lai mēs cīnītos pareizo ticības cīņu un stāvētu ticības spēkā, kungs, uz tavu nākšanas dienu, ko tu esi apsolījis mums. Jēzus vārdā, āmen. Un te brīnišķīgi rakstīts, bet attiecībā uz mūsu kungu Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu, mēs lūdzam jūs, brāļi, kas tieši attiecās uz Kristus atnākšanu un savienošanos ar viņu. Konkrēti, skaidri pateikts, uz viņu atnākšanu un uz mūsu savienošanu. Un lai neviens, lūdzam jūs, brāļi, nepadodoties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm. It kā tā kunga diena būtu klāt, vai tas būtu gari iedvesmots runāts vārds, it kā manā vārdā rakstīta vēstule. Lai tas jūs nepadodaties neapdomīgam. Tāda informācija. Internetā ir iekšā, tur viens vīrs ir tāds Stunda TV. Viņš tur saskaitīs, cik ir tie pravietojumi. Mans tēvs bija saskaitījis, ka pa Latviju 23 pravietojumi, ka būs atmoda. Jau no 70. gadiem, un tā viņa nav. Tie arī nav, kas to ir teikuši. Mēs zinām, kas te ir braukuši. Vīri ar vārdu un lielu vārdu, un pateikuši, būs atmodu un cauri, un viss būs. Un mēs redzam, ka nekas nav. Mēs redzam. Mēs vienīgi zinām, kad kurš atvainojas, ka viņš ir kļūdījies ar atklāsmi. Bija viens vīrs. Viņš rakstīja, ka vajag pirkt pārtikas produktus visiem saviem tuvajiem draugiem, brāļiem, tuvākajiem viņš rakstīja. Un pēc tam viņš atsauc to, viņš teica, viņš kļūdījies. Bet es neesmu dzirdējis nevienu, kas būtu kļūdījies. Un Pāvils brīdina, it kā viņa vārdā rakstīts, it kā kaut kāds brīdina, lai būtu nomodā. It kā būtu gari iedvesmots, runāts vārds, it kā manā vārdā rakstīt vēstuli. Lai neviens jūs nemaldina, ne šādā, ne tādā veidā. Tātad viņš runāja par tā kunga dienu un savienošanos, jo pa priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēkā cilvēkam, pazušanas dēlam. Kam jāatnāk pa priekš pirms savienošanos? Jābūt atkrišanai un jāparādās atklāt pazušanas dēlam. Redziet, kam pa priekš jānāk. Pa priekš jāatnāk antikristam. Viņam jāparādās. Lai neviens jūs nemaldina, pa priekš tam ir jābūt. Un tad savienošanos ar tev kungu. Šo pantu nevar izdzēst ne ar ko. Ne ar kādiem maldiem, ne ar kādiem maldu praviešiem, ne ar ko nevar izdzēst. Tas ir svētais Dieva vārds. Un notiks tā, kā viņš ir rakstījis. Tātad, tagad tev jābūt atziņai. Ticība ir pamatot Dieva vārdā. Ticība ir pamatot Dieva vārdā to, ko Dievs ir pateicis savā vārdā. Ko viņš mums ir atstājis. Es vakar tur arī paklausījos kāds. Priecājās tikai slāvē, lēkā gavilē, viss viņam ir garām, lai tas antikrists nāks, viņi būs projām. Bet tas ir apmāns. Tas nav patiesais Dieva vārds. Kā būs tiem cilvēkiem? Mums teica, ka būs klimata pārmaiņas lielas. Silts paliek. Tur Kanādā viss iet sasalst. Zviedrijā sals pār normai, Krievijā pār sals normai. Un tā viņi brīnās, kas tad būs. Sasalums, ja būs sasilums. Bet Dievs, kā pateica, tas ir jauna amen.
Neļaujies nekam pievilties. Pa priekšu jānāk atkrišanai un pazušanas dēlam. Atceries šo vietu, rakstvietu. Pa priekšu jānāk atkrišanai un atklāt jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam. Viņam jāparādās atklāt. Atkrišanai jābūt. Tam jānotiek pa priekšu. Un atkrišana jau ir liela. Mēs taču zinām, kas tik netiek rakstīts. Es jums pagājušajā svētdienā stāstīju, ka baznīcā spēlē amerikāņu futbolu un bumbas vietā bībeles spārda. Tā ir soda sitiens, lai Dievs ir žēlīgs. Kalpotāji no balkoniem laižās lejā, kalpinisti uz virmēm, lēkā uz bumbām un ko tikai tur nedara. Tur nav tas kungs. Tā ir briesma lieta. Draudze 34,000. Bet uz kurien viņi iet? Cilvēkiem jārunā patiesība. Cilvēkiem jārunā patiesība. Katreiz te brauciens slaids zēns pie mums, kas atcerās nāca kādu laiku. Viņš gribēja tikt Ventspils basketbola komandā. Un es ar viņu runāju. Viņš brauc, trenējās, gāja cauri kaut kādai pārbaudēji. Viņš gribēja tikt Ventspils klubā spēlēt basketbolu. Un, kad es ar viņu runāju, viņš teica, viņam tikai augums 2 centimetri pietrūkst. Bet viņš ir samelojis, jo tur arī konkursā ņēma zinām augumu garu. Jābūt tādam augumam. Es vairs neatceros tos cipars, bet viņš samelojās. Pielicis jau bija 2 klāt. Es teicu, nevajag melot. Ar meliem tu tālu neaizbrauks. Tu esi dievbērns. Un ziniet, viņš tāds priecīgs svīd un gāja tur trenējās. Un tad pienāca tā diena, kad nomērīja viņus. Un tad viņš atnāca un te sūdzēja grēkus. Viņi dabiski nepieņēma. Varbūt būtu pieņēmuši viņu talantu dēļ, bet tāpēc, ka viņš meloja, viņi nepieņēma. Dzirdi? Tāpat te ir. Sātans ir mels. Viņš ir melu tēvs. Un kas sagroz vārdu? Kas sagroz vārdu? Tie, kas ir nemācīti, un tie, kas ir nolemti pazušanai, kā Pēters teica, kam viņi arī nolemti. Mums jābūt stipram pamatam. Un tad mēs saprotam, kā tas ir. Tagad brīdī tur būs sals, tur būs vēters, tur būs tas. Zviedrijā, Stokholmā, tur stācijā jumts noceļ nos. Viņas brīdināja, kā tāds būs. Bet kas var Dievu dabai pretoties? Neviens nevar. Neviens nevar pateikt, kurš paks lidos pa gaisu, kas juks un bruks. Bet viņi visi gatavojas. Amerikā sāk, tur būs tsunami. Viņi liek smilšu valnus, maisus, gatavojas. Jēkabpilī tur Latgalē pārplūda arī taisīja barjeras, lai sagatavojas. Un tad, kad mēs zinām, tad mums arī jābūt gataviem. Amen. Un jābūt gataviem ar patiesu liecību, lai pateikt to, ko Dievs ir teicis. Kas ir Dieva vārds. Jo tas kungs apliecina savu vārdu. Viņš neapliecina nekāds dogums, nekāds rakstītās grāmatas, jeb ko, kas neatbilst šim vārdam. Viņš apliecina tikai savu svēto vārdu. Amen. Arī mūsu dzīvē. Tesaloniķi saņem šo brīdinājumu. Pretniekam, kas saceļas pret visu, kas saucās Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. Pāvils dod īsu un skaidru raksturojumu, kā viņš atnāks, ko viņš gribēs panākt, ka viņš pats sevi cels par Dievu. Viņš visu nosaimos, kas ir Dievs un svētums, un pats cel sevi templī par Dievu. Tu dzirdi? Pāvils teica, vai ja jūs neatceraties, ka es par to jums esmu runājis, vēl pie jums būdams. Viņš to piemin, ka viņš ir runājis tesaloniķiešiem, pie viņiem būdams. Bet Bībele nevar atrast tādu vairāk vietu, kur viņš tesaloniķieši būtu par to runājis. Tātad tas ir bijis, atklāsim, vienatnē viņš tur ir bijis runājis, bet tas nav svētajos rakstos, kur viņš pirmoreiz būtu teicis. Bet viņš atgādina viņiem, es jums teicu, pie jums būdams. Vai tad mēs arī neskubinām viens otru, nepasakām, klausies,
Tā ir, jeb nav. Mēs to iedrošinām, paskubinām. Aizdedzies, dar Dievu prātu, Dievu gribu. Kristus karējums, nevis sapīts ar pasaules lietām, bet dar to, kas ir Dievu prāts un Dievu gribu. Jo Dievu prātu darījuši, iemantos mūžīgo dzīvību, ne jau savu prātu un savu gribu. Un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāsies, parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. Dievs ir nolicis laiks un robežu. Viņš neatklāsies ātrāk, kamēr nebūs viņa noliktais laiks. Mēs varam skatīties uz tiem apstākļiem, zīmēm, kas darās. Bet Dievs ir nolicis savu laiku. Mēs zinām, ka ļaunums ies vairumā pēdējā laikā. Vairosies ļaunums un mīlestība daudzos caur to izdzisīs. Redziet, viņš dod atklāsmi. Viņš dod saprašanu tev un man. Viņa laiks būs. Es zinu, kad tie, kas sēja labību un tam līdzīgas lietas, viņi gaida. Jānis zvan, viņš teica, lūdz Dievu, lai tur nožūst, lai varam to un to izdarīt. Vēl nav laiks. Vēl nav atnācis tas laiks, ka var to darīt. Sātans neko nevar izdarīt. Visur ir Dieva laiks un Dieva kontrola. Tā ir cīņa. Viņš jau viņu ir uzvarējis. Ja es teicu Jāņa evaņģēlē, es viņu esmu uzvarējis. Amen, nebīstieties, ja es teicu, es viņu esmu uzvarējis. Viņš ir uzvarētājs, mūsu kungs. Bet viņš mums dod šo sapratni, lai mēs izprastu. Lai nebūtu tā, ka mēs kurināmies savā starpā, vai nu būs. Kad atnāks Dieva laiks, tad tas būs. Lai ir tās lietas ļaunums visāds. Bet viss ir Dieva ziņā. Viņš visu kontrolē. Mēs jau varam skatīties uz visām tām lietām. Jā, Dievs brīdina, ja es teicu, vai pēc laika zīmēm jūs neprotiet spriest. Mēs, protams, spriest, bet to noteikto laiku mēs nevaram izdibināt. Ļaunums ies vairumā. Mēs nezinām, cik vēl var iet ļaunums vairumā. Tagad legalizē marihuānu, legalizē eitanāziju, legalizē. Vīriešu laulības legalizē. Bērns audzināt legalizē. Visu narkotikas legalizē. Kad mēs tā domājam, cik vēl var ļaunums augt. Tur ir vēl šausmīgas lietas, es par tām negribu runāt, ko parāda, kurā jau cilvēki ir ieslīguši. Tas ir, tā kā Bonk teica, tas ir fantastiski. Nevar iedomāties, ka cilvēks var tik zemu krist. Līdzīgi lopiņiem darbojas, lopiņi to nedara. Un tad mēs dabiski gaidām, kad tas būs. Amen. Mēs taču gaidām. Pavasars, kad būs. Sniegpulksteniši izlīduši ārā. Pirmie vēstneši mēs zinām. Un tāpat arī viss, ka jūs redzat, ka tas notiek, cik svētdzīvei dievbijīgiem jābūt ir taisnajiem. Jo viņš tev un man var paņemt kurā katra laikā, kad viņš grib. Tas nav saistīts ar draudzes paņemšanu. Tas ir ar tevi un ar mani. Kāds būs viņa lēmums, kāds būs viņa labais prāts. Kad viņš to vēlēsies darīt. Bet tas ir jāņem vērā, mīļais brāl un māsa. Ja netaisnībais noslēpamais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavē pa priekšu, jāpazūd. Vecā drukā rakstīts, jābūt paņemtam prom. Kas tad traucē kavē? Svētais gars būs līdz pasaules galam ar mums. Bet vienkārši svētais gars beigs pretoties tam. Viņš ļaus šim ļaunumam piepildīties. Svētais gars ir tas, kas mums dod stiprumu, kas mājo mūsos. Svētais gars ir tas, kas pārliecina pasauli un liek izprast grēku taisnību un tiesu. Svēto garu nepaņems projām. Tikai būs no Dieva pavēle. Tai lietai jānotiek. Āmen. Tas ir Dieva prāts un Dieva griba. Ja es realizēju, kad bija virs zemes, un tagad svētais gars turpina darīt to, kam vēl jānotiek. Ka mēs to spētu saprast. Draudze jau ir visu laiku virs zemes. Un visu laiku ir cīņa ļaunumam labo. Un visu laiku ir atkrišana draudzē.
Visu laiku ir šķelšanās, visu laiku ir visādas problēmas un grūtības. Cik tagad ir Amerikā mēneša laikā 500 draudz jūk ārā. Viltu mācības dēļ. Un 1000 pār reģistrējās pa visādām grupām. Nevar vienoties, ir plēšanās un kašķi. Tāpēc, ka daudz maldu gāri izgājuši pasaulē. Pāvils teica, viņš jau ir pasaulē. Mīļais Jānis teica, daudz maldu gāri izgājuši pasaulē. Pārbaudiet gārs, vai tas ir no Dieva. Tu pārbaudi, kas tev runā, kas tev dod atklāsmi. Svētais gars vedīs tikai bībeliski atklāsmē. Svētais gars nepieliks šim vārdam un neko neatņems nost. Tu var pateikt āmen. Svētais gars runās precīzi. Tā kā ir Bībelē rakstīts. Viņš var atklāt dziļums un pareizo lietu izpratni mums dot. Bet viņš neizmainīs Dievu prātu un Dievu gribu. Mums ir drošs patvērums. Mums ir droša paļāvība. Mums ir vārds zem kājām, kurā nemaldīsies viņa bērni. Halleluja! Un ka tev ir svētgara vadība. Ziniet, es kādreiz braukāju daudz apkārt un nebija vēl GPS un vajadzēja kartes skatīties, kur kas ir un kā ir. Tagad GPS uzliek, kur vajag braukt, viņš runā, nomodā pa tevi. Es itreiz pakaitinu viņu, viņi nevar varbūt, mākslīgo intelektu varot pakaitināt arī. Viņš brauc pa kreisi iekšā, es nebraucu. Paiet kāds laiks, viņš ir pārkalkulējies visu, šeit tagad tur un tā un tā. Viņš man ved pie to patiesības ceļu. Un, kad svētais gars uz tevi runā, tad viss ir kārtībā. Svētgara vadība ir dot katram ikvienam. Tu var pateikt āmen. Katram ikvienam. Mēs vēl nonāksim arī pie tā. Un tas kungs Jēzus tikai tad netaisnais parādīsies atklātī. Tikai tad, kad svētais gars vairs neturēs viņu. Parādīsies atklātī, un kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savu mucu elpu un izdeldēs viņu, kad pats būs atnācis godībā. Tad tas viss izbeigsies. Tad Sātana darbi izbeigsies. Tad antikrists būs uzvarēts. Tad, kad tas kungs atnāks un uzvarēs. Cits neviens viņu neapturēs. Mēs saprotam to. Neviens. Tikai, kad tas kungs atnāks. Tā viņš viņu iznīcinās. Jo viņa šī pretinieka parādīšanās ar viltus, varu, zīmēm un brīnumiem ir Sātana darbs. Zīmēm un brīnumiem, viltus vara. Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā, 11. un 24. pāns, ko Jēzus teica? Viņi celsies viltus pravieši, celsies viltus kristi, darīs liels brīnums un zīmes. Lai pieviltu, brīnum nav tas pamats. Vislielākais brīnums, kad tu esi atpestīts, ka tev ir svētais gars liecības devējs. Tas ir vislielākais brīnums. Halleluja! Viņi darīs liels brīnums un zīmes. Mēs ar bīskapu runājam, ar godbīskapu. Kadreiz parādījās tādu, kas tas kājas audzināja. Pierādīja, ka tev vien kāja ir īsāk, tev vien roka ir īsāk. Un man viens labs sportists, Latvijas čempions, bijis skriešanā, krosā. Viņš es to iedomāties, man kāja bija par īsu. Nu, kā tā? Tu taču Latvijas čempions krosā, kā pa īsu, kā tad to varēja jost? Jā, parādīja. Un izstiepās normāli. Es teicu, tu esi piekrāpts, saka, kāja jās. Un viņam zobi izretināt. 3 zobi 2 rindās. Un es teicu, jā, viņi audzina kaulus. Nu, tā pateic, lai izaug tie zobi. Ko tad tur kāja? Tur čemps bija, tev medaļas pilna māju. Kam tev vairs kāja tur kāda, ja tev jau tāda laura ir? Nu, un viss, un viņš arī paklausīja. Aizgāja uz to sapulci un jos priekšā. Paldies, ka tu man kājas stiep, bet šitos te. Nu, tad pazuda. Pazuda visiem darījumiem. Redziet, kā tas ir. Brīnums un zīmes darīs. Pat uguns uz viņu vārdu kritīs lejā. Bet ja nav šī svētgara atklāsuma, nu tad ir beigas.
arī piekrāps dievbērns. Tur rakstīts, lai piekrāpt arī ticīgos. Tu nevar fokusēties uz to, kas notiek. Kādā vārdā notiek. Ka tavs gars ir savienots ar visu to. Nevis vienkārši tāpat. Es kādreiz biju kopā kādā evanģizācijā. Efata. Maiz tur par roku, tur nekas nav un tā krustzīme uz pieri. Es teicu, stop, ko tu dari? Tagad viņš ir pazudis no skatuves, es nezinu, vai pie dzīvības. Bet cilvēki tā dara. Ko viņš teica, lai piekrāpt arī izredzētos? Dzirdi? Lai piekrāpt arī izredzētos. Un daudz ir šie maldi gari. Dievs dara savus brīnums un zīmes. Viņš apstiprina savu vārdu. Mūsu vidū viņš apstiprina savu vārdu. Mēs esam dziedināti un stiprināti un svētīti un atjaunot un piepildīti. Dievs visu to dara. Bet te ir runa par tiem pēdējiem laikiem. Jo, ziniet, cilvēki vienmēr skrien, kur kaut kas ir. Kur kaut kas ir jauns. Vai tā nav? Līdi latvēri. Naktī stāvēja rindiņā, lai tiktu iekšā. Tas veikals ir un būs, bet pirmie būt. Kaut kas ir jauns. Visur iet un skrien. Dēls teica, rindā gaidījuši, ka tik tur uz Lemberhūtu, uz to kalnu, uz to trastu tur braukt lejā. Rindā viss gaida. Viss, vai cik brīnišķīgi. Neviens neteica, cik tur bēdz bija problēmas, cik tur slikti duši dabūja un apvēja viens otru. Par to neviens nerunā. Bet man tur viens ratgabals strādā, viņš teica, briesam lietas, kas tur bija. Sanitāra kopšana vajadzēja visur. Bet cilvēks skrien. Viņš tev nesvētī. Godīgi no sirds viņš tev nesvētī šodien. Viņš ir šeit, lai svētītu mūs, lai stiprinātu. Lai pateicība un slāva būtu mūsos. Jo, ko Jēzus teica? Visam jānotiek, kas pa viņu rakstīts psalmos un praviešos. Un tur ir rakstīts slāva pateicība par viņu lieliem varniem darbiem. Tām arī jānotiek. Tā kā tu nevar no bankomāta naudu savējo dabūt ārā bez karta. Tā arī Dievs svētība. Tu nevar dabūt, nedarot to, ko Dievs gaida no tev. 8. martā, ko tās sievas gaida? Puķi, vai ne? Man prasīja, vai jūs arī 8. marta sviniet? Es teicu, nē. Kā tā? Jūs sievietes necieniet? Dievs teica, ka katru dienu jācienī. Tur nav rakstīts vienu dienu, un pēc tam, ko dara? Mājas verdzens, ne? Ja vēl kaut kas sliktāks. Nē. Dievs runā skaidru valodu. Ļaunums ies vairumā. Un mīlestība daudzos caur to izdzisīs. Kāpēc mīlestība var izdzist? Kāpēc? Būt godīgām. Pilnīgi. Es domāju, Dievs, kādu mīlestību Dievs devis, ka viņa nav izbeigusies manā dzīvē. Fiziskā mīlestība uz savu sievu. Kā viņa nav izbeigusies? Kā viņa ir iesākusies, to es zinu. Bet kā viņa nebeidzās. Dieva mīlestība nekad nebeidzās. Mīlestībā jādzīvo. Mīlestībā mēs topam stipri. Mīlestība greznām saitēm vienot savā starpā un ar to kungu Jēzus Kristu. Tā ir mīlestība svētajā garā. Upurs ir slavas upurs. Kāds teica, es tā upurējos. Es upurēju savas tās lietas visu un atnācu uz baznīcu. Tas nav upurs. Tu esi uzvarējis savu miesu vienreiz. Nolic pie vieta miesu. Āmen. Vajag saprast, slavas upuru pienestam kungam, viņš citu nemaz negaida. Kas ar visādām netaisnības līdzekļiem pievilt tos, kas pazūd. Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Patieso mīlestību, Jēzus Kristu. Viņi nav pieņēmuši. Latvijā aptaujā nav neviens, kas nezina par Dievu. Nav neviens. Visi dzirdējuši, visi zina.
Tikai jautājums, kāpēc viņi neatzīst un nenāk pie viņa? Viņš zina, viņš saprot, viņi redz, bet viņi nepieņem. Un tas neko nedod. Zināšanas neglāba. Tāpēc, ka tu zini, neglāba. Ir tikai pestīšanas ceļš viens, ka Jēzus Kristus šķīst un mazgā savam dārgajam asinīm. Es nezinu, Ventspilī es nevaru satikt nevienu, kurš nezinātu par Dievu. Sākot ar to 4 stāvu māju arī tur Jūras ielas galā. Visi zina, ko jūs, Kalniņa kungs, mēs visu zinām. Bet viņi neglābjās. Viņi nav vēl satvēruši mūžīgo dzīvību. Viņi tic visādiem malkiem, visādiem māņiem, visādām sagrozītām evaņģēļiem. Bet ir tikai viens patiesais. Nekas nenāks debesīs, kas nav piedzīvis no gara no augšienes. Neviens netiks, ne popi, ne mācītāji, ne zaļiem, ne melniem svarkiem. Kas nav piedzīvis no augšienes, neies debesu valstībā. Un viņiem to jāpasaka. Un viņiem to jāpateic. Kādreiz, kāda evanģelizācija, tepat Ventspilī, viens vīrs nedēva roku. Kopīgā kalpošanā viņš nedēva roku. Pēc tam viņš tiem, kam bija melns svārku un kas bija mācītāji drēbēs, deva. Citiem ne. Pēc tam viņš atzinās, ka viņš uzskatīja, ka tikai tie kaut kas ir. Ko Dievs teica? Es arī kādam roku nedevu. Kā tā, tev būs brāli mīlēt, tā kas ir mans brālis. Kas ir mans brālis? Tas, kas dara debes tev prāt. Nevis, kas saucās, ka tāds ir. Es teicu, kas ir rakstīts Bībelē? Mīlēt ienaidnieks, tie nav ienaidnieks. Tu esi nelaimīgs piekrauts. Bet tur ir gan rakstīts, ka sludina citu evaņģēliju. Nebūs uzņemti savos namos un nebūs sveicināt viņi. Kas viņu sveicina, ņem līdzdalību viņa ļaunās darbos. To saka tas kungs, Dievs. Viņš to saka. Parādu, ko tu šoreiz nevari. Dievs, šoreiz tā vārdu nolikšu malā. Šoreiz es tā darīšu. Nē. Vārdā jādzīvoja vienmēr. Tu vari pateikt āmen. Man 5 gadus lamāns saukai, kas ir laulības pārkāpēja bērns, slepkavs savai mātei un ko tik neteica. Tāpēc, ka es viņai teicu par pestīšanu, par glābšanu. Kāda ir Kristus mīlestība. Un 5 gadi tie ticīgie pēdiņās bombardēja, bet es turpināju to runāt. Un tā kā man mamma mantoja pestīšanu, tā viņa pateica, jūs neviens Dievu nepazīstiet, bet mans dēls gan. Neskaties uz to, ka viņam nepatīk tavu vārdu, bet tie nes dzīvību. Tie nes dzīvību. Pāvils teica, tas ir evaņģēlija labā smarža, vieniem uz pestīšanu, glābšanu, a otriem nav smaržu uz pazušanu. Tāpēc, ka viņi to nav ievērojuši. Tāpēc, ka viņi nav to ņēmuši vērā. Tāpēc, ka viņi bijuši gudrāki par to, kas rakstīts. Viņi cēluši savējo ticību. Un tā Bībeles ticībai, Jēzus Kristus ticībai nav pakļāvušies. Tādēļ Dievs, 11. pants, tā kā ir citās valodās arī. Tādēļ Dievs sūtīs tie maldu varu, ka tie sāks ticēt meliem. Dievs sūtīs maldu varu tiem, kas sāk ticēt meliem. Tāpēc, ka viņš šo patieso mīlestību nav atzinuši, Dievs sūtīs viņiem maldu varu, ka viņi sāk ticēt meliem. Kas ir ar sieviešu, vīriešu piegulētājiem? Kas ir ar lesbietiem, ar gejiem? Dievs viņus ir nodevis predabiskām mieskārībām. Dievs viņus ir nodevis. Tur tā ir rakstīts. Redziet, Dievs jau darbojās pie viņiem. Tā vēl nav Dieva dusmība, bet Dievs viņus ir nodevis. Predabiskām mieskārībām. Un Dievs sūta maldu varu, lai tie sāk ticēt meliem. Nav nekas bez gara. Nav nekas bez gara. Man
Tā ir dzīve bijis, kad man tants, onkuls būrās, ņēmās, darīja, pesteļoja. Tants spērās būrās, māsītes spērās būrās, ņēmās ļauns darbs darīja. Un viņi arī visu zina. Te tumsības gāra arī visu zina. Viena tanta mantoja pestīšanu Ventspils slimnīcā. Un tad atnāca meita. Pirmais, kas bija, ka viņi bļauj, kas te ir bijis? Kas te ir bijis? Kas ir noticis? Viņi vairs nav zem tumsības garu un spēku. Ventspils slimnīcā. To viss daktari zina. Viņi teica, te bija tās atbraucis. Mācītājs bija. Un viņi pieņem Jēzus Kristu. Man teica, jā, kas tur bija? Viņai viss ģīms bija iebindēts iekšā un pirkstiņi tik kustējās. Jā, bet viņai asars līja, viņas ģips viss palika mīksts. Tā nevar būt, evaņģelis jāpasludina. Tā es te Dāvida Vilkersona, kā viņam ir rakstīts. Kā tur bija? Viņa māte bija liela burveni. Sātanam kalpoja. Un Nikijs, kad aizbrauc apmeklēt, neviens negāja ar viņu. Un viņš aizgāja viens pats. Un mamma teica, Nikij, vai es arī varu pieņemt Jēzus Kristu pa glābēju un pestītāju? Sātaniste, vadona. Nikij teica, var, jānožēlo grēks. Viņš to Latvijā runāja, savā mēlē ir ieraksts, to viss zina visā pasaulē. Un viņš vadīja viņu lūkšanā, un mamma nožēloja savus grēkus, savus ļaunos, burvestības, visas tās lietas. Un viņa bija izžuvusi kā kaulmais. Āda un kauli tikai viņā bija. Un viņa momentāli tika dziedināta un atpestīta. Tas kungs ir brīnišķīgs un varens. Un viņi nevar ielikt nekādos rāmjos. Pie Nikolai grib Rīgā vēl brālis ir dedzīgs. Izgāja priekšā galīgs follers. Es tur biju. Iet priekšā, bombs no bombžiem treipuļo. Viss šķirās nos, fuj. Viņš raud, iziet priekšā. Krit uz savu vaigu. Žēloja savus grēkus, sauc uz Dievu. Un Dievs viņu piedeva un kristies svēto garu. Viņš pieliec kājās, pacēla savus rokas un jaunos mēlēs slavē Dievu. Tā nevar būt, paklausies. Viņam vajadzēja pusstundu sludināt viņam to. Viņš tagad tur tiem bombžiem Rīgā sludina. Viņš ir stabils dievbērns Tautani kungā. Dievs ir pār cilvēciskam saprātam un gudrībai. Šī malda var, kā bija Saula. Dievs izredzēja Saulu. Vau, galvas tiesa augstāks par visu Izraēlu. Ej, svaidi viņu. Samuēl, ej un svaidi viņu pa ķēniņu. Un tā kā Sauls dzīvoja grēkā ļaunumos, kad Dievs uz viņu vairs nerunāja, tad viņš labos laikos bija viss burvs, zilniec un pesteļs izdzīns no Izraēla. Dievs nerunāja, tad viņš gāja pie burvenes, sameklēja burvenes, lai Samuēlis sauc ārā, lai pateic, ko viņam darīt. Un kāpēc tam, kas tā rakstīts? Kad Dieva gars pārgāja uz Dāvidu, ka viņš svaidīja, un Dieva gars no Saula atstājās, un ļauns gars no Dieva nāca par Saulu. Redziet, Dievs Saulam deva ļaunu garu, un Sauls nomira savu grēku dēļ, tāpēc, ka viņš griezās pie burveniem izdibināt, kas un kā ir. Tas ir pirmā laika grāmatā rakstīts, un ķēniņa grāmatā. Redziet, Dievs arī sūta šos tumsības spēks, ka nepaklaus viņam. Un tie bija Dieva vīri, ko viņš pats bija izredzējis. Bet, kad Dieva dusmības pilnība ir pārkāpta, tad Dievs arī kaut ko dara, vai ne tā? Ja es teicu Mateja evaņģēlijā, kad viņš nāca tēva vārdā, un jūs man neuzņēmiet. Cits nāk savā vārdā, un jūs to uzņemsiet. Cik daudz ir tādi, kas nāk savā vārdā?
Viņa aus nemaldīsies pa viņu ceļiem. Kā iet savā vārdā, tā maldās. Tādī tas. Uz visām pusēm un nav nekas. Čiks vien iznāk. Mēs to redzam, tā tas notiek. Nekas nemainās. Dieva vārds tikai paliek mūžīgs. Un Dievs atklāja to. Un kas ir ar valdniekiem un varām? Kas visu to legalizē? Vai Dievs nav sūtījis šo maldvaru? Vai Dievs nav sūtījis, ka Romas pāvests teica jāsvētī viendzimumu laulības? Vai tur nav maldu varā, kas ir par tiem cilvēkiem, kas tur svētīgi, kas ļauj tagad audzināt vīriem, 2 vīriem, meitenītie puisīt, kā nojauc viss Dieva likums un patiesības? Vai tā nav maldu varā? Un kas viņam ir pa saukli, es ar kādiem runāju, kas balsoja par to Latviju, arī par Stambulas konvenciju. Nelīdz nekas, ka tur prokurori un augstie kungi teica, ka mums jau viss tās darbojas, mums nevajag to. Jā, bet tā ir spraudziņu uz visam tā citam nelitam. Jāiet taču līdz laikmetam. Redziet, viņš balso par visam tām neķītrībām, ka jāiet līdz laikmetam. Tas nav briesmīgi, bet mēs redzam, ka tā maldu varā ir sūtīt. Man, kad tur pastāstīja, Dievs žēlīgs, un visi pieejami materiāli, kur mūsu augstie priekšniecības vīri arī, kādās ordeņos viņi tikai nav, un kādās grupās viņi nav. Viss tumsības grupās un spēkos. Lai viņi tur sauc sev, kā viņi grib, bet tie tums darbi. Dievs sūt šo varu. Viņš liek kaunā gudro prāts un prātnieku gudrības. Amen. Mēs redzam, un šis ļaunums ies vairumā. Vēl lielākā vairumā ies. Tā tas ir. Un pretī var stāvēt tikai Dieva bērni. Un mēs varam domāt, viņa Jēzum visu var. Jēzum ir visa vara debesis un virs zemes. Bet ir viens brīnišķīgs vārds. Jēzus teica, es nācu, lai piepildītu Tēva gribu. Visam, kas ir rakstīts, jānotiek. Ka viņš prasīja dzert, viņam deva etiķi, negribēja. Viņš teica, visam jānotiek, kā ir rakstīts. Jānis negribēja kristīt Jēzus. Šeit man jātop kristītam no tev. Jēzus teica, visai taisnībā jānotiek. Redziet, visam jānotiek to, ko Dievs ir atklājis. Bet mums ir atvērts acis, ka mēs redzam, kā tas notiek. Ja cilvēki nav brīvi no grēka, tad viņi dara tos ļaunos darbus. Bet Jēzus, kas atbrīvo, tad visi ir brīvi. Halleluja! Ko viņš darīs brīvi, tas patiešām ir brīvs. Un mēs esam brīvi. Tas kungs mūs ir darījis brīvs. Un tas ir brīnišķīgi. Jo mūsu ticības cerība ir debesīs būt ar to kungu kopā. Vienmēr. Redziet, nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Dievs visu regulē, visu dara. Un nav mīlējuši patiesību, kas viņš būtu glābuši. Viņi turpina mīlēt. Viņi varbūt izlās, bet dara pēc savu. Bet mums pienākās Dievam pastāvīgi pateikties par jums. Tā kunga mīļotie brāļi, ka Dievs jūs no paša sākuma izredzējis pestīšanai, gara dzīves svētumā un patiesības ticībā. Gara dzīves svētumā viņš mūs ir izredzējis. Ne kaut kā nebūt. Ne kaut kāds, kas tur klibo uz šauro ceļu, kaut kā sitās, bet gara dzīves svētumā. Tas nozīmē uzvars dzīvē. Visu varošā dzīvē. Kad debes Tēvs mūs svētī bagātīgi un vareni. Kā ir rakstīts Bībelē, ļaujoties salīdzināties ar Dievu. Tam vārdam jārunā uz mums katru dienu. Ka mēs ļaujamies salīdzināties. Tas, kad Dieva vārds man apgraiz, es pieņemu viņu patiesību un savējo nolieku malā. Ziniet, mēs esam miesā un mūsu miesa ir vāja. Un bieži gribās, lai miesas gandarījums nākt arī.
Bet Dievs dara pēc savu prātu. Dievs atbrīvo mūs no tām vēlmēm, lai mūsu prāts notiktu. Viņš dara brīvi no tā. Viņš atklāja savu prātu un savu gribu. Un tam mums ir stiprais pamats. Sātāns iet apkārt, meklē, ko var pievilkt, ko var piekrāpt. Un viņam ir veiksmi uz to. Daudzi piekrāpti. Viens satika, kur tu ej? Nekur, es jau visu esmu apskrējis. Redziet? Viņš domā, ka atradīs vietu, kur grēku nesauc par grēku. Paldies Dievam, ka nav atrāds. Ka grēks visur tik sauc par grēku. Šeit vairāk nav kur iet, viss ir apskrējis. Redziet, Sātanam izdevies. Viņi nošķirt nos, lai šī vientuļais ceļinieks, kam nav brāļi, mās pleci. Jā, mēs jau lūdzam par visiem, lai Dievs atgriež atpakaļ, vai ne? Emmaus mācekļus, kas ir noklīduši. Bet Dievs pasaka skaidri un gaiši. Bez svēt dzīves to kungu neviens neredzēs. Viņš mūs aicināja, un viņš mums ir devis viss, kas ir vajadzīgs svēt dzīvē un svētapšanai. Viss ir dots. Absolūti viss. Ja tev kaut kas trūkst, lūdzu un saņem. Bet ir dots viss. Nevar būt neviena lieta tavā dzīvē, kas uzvar. Zini, ka tu esi uzvarēts? Ka tu nepildi to, ko Dievs ir teicis. Tad tu esi uzvarēts. Tad tu esi garīgi uzvarēts. Kāds gars tev ir uzvarējis. Kad tu zini, ko Dievs teica, un tu nedari. Tu esi zaudētājs. Izlās mājās Atklāsmes grāmatu 2.3. nodaļu. 7 draudzēm. Un tiem, kas uzvar. Es došu, tiem, kas uzvar, tie sēdēs. Tiem, kas uzvar, tie saņems. Viss tiem, kas uzvar. Nekas dzirdēja par uzvaru, nekas lasīja par uzvaru, kas domāja, bet kas ir uzvarētāji. Halleluja. Un tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā pasaulē. Kas uzvar pasauli? Mūsu ticība. Un tu esi dabūjis dārgo ticību. Tu dzirdi? Tev ir ticība, kas uzvar pasauli. Bet tā ticība jālieto. Un ticība ir pamatot vārdā. Viņa nav pliks augurs, es ticu. Uz to ir atbilde. Jēkabs teica, Sātans arī tic un dreb. Ticība nes uzvaru. Un ticība ir darbīga. Ticība bez darbiem ir nedzīva. Reinhards Bonk teica, to vajag apglabāt. Džimis Vagers teica, ja jau nādā paharaņiķi. Tā ticība nekam nav derīga. Bet mums ir uzvaroša ticība. Halleluja! Halleluja! Uzvaroši ir tavu ticību. Viņš tev tādu iedeva. Ko to dara? Tā ir tava atbildība. Viņam savādāk nav ticība. Viņam nav pusticība, 10 daļa ticība. Viņam ir 100% ticība. Ticība uzvar pasauli. Sāc lietot savu ticību. Ticība ir vārdā rakstīta. Izlās, saņem spēku, saņem atklāsim, kā uzvarēt. Lai tavu ticība ir uzvaroša. Amen! Lūksim par to, lai viņš palīdz mums satvert visu to, lai ir mūsu ticība uzvarošā katrā brīdī un katrā laikā.